sāku meklēt, un, vairāk pēc tā, ko es biju dažādas notikumus dzirdējis, vienkārši sen, zinat, kā tie apauguši ar visādām, nostāstus un tādas, un tad, kad es saliku tos vēsturiskā secībā, tad izrādījās, ka tas viss ieskiepās ārkārtīgi sen. Un tad man tā pamazām izveidojās arī tā pirmā daļa Rīgas. Es biju tagad jau, es jau faktiski arī to biju uzrakstījis, jau esmu vismaz gadu agrāk vai par 2 gadus pirms, bet es nekādi nevarēju sadūšoties, jo, es nezinu, es nebiju domājis, ka es grāmatu vai izdošu vai rakstīšu grāmatu. Man tikai te manas draudzenes, meitenes, ka man vienmēr budināja, bet jūs tā un tālu, un tad vajag, lai visi kādu izlasīt. Un tad es tā saņēmos un nodevu drukāt, un tagad, kad es saņēmu grāmatu, tad es viņu ņēmu un izlasīju. Es nebiju lasījis kādu pusgadu. Pat ņēmu un ļoti aizrautīgi izlasīju un pat pabrīnījos, ko es tur esmu sarakstījis. Es esmu jau grāmatu devusi jau vairākiem. Man arī kādreizējais savas vidusskolas klases biedri daži jau ir izlasījuši. Un tā ļoti labi atsaucās. Tā kā es tā ceru, ka varbūt viņi visiem patiksies. Es to tā esmu izstāstījis, varbūt. Mēs stāstīsim savukārt no savas puses. Jā, no savas puses, jā, Mārija. Tu kā teici, man prasīs, es tev atbildēšu no tā, ja? Kādas tev bija izjūtas tad, kad pirmoreiz tu lasīji grāmatu? Ilska pirmo lasīja, ja? Jā, man vispirms bija ieinteresēja pats Solveiga. Kāpēc? Tāpēc, ka es strādāju skolā. Un tad, kad es atnācu šajien 70. gadā strādāt, es biju jauna. Man bija tikai 23 gadus, tikko biju apprecējusies. Es strādāju docēnu skolā un strādāt jaunam skolotājiem vienā skolā ir ļoti grūti. Un īpaši grūti ir tad, ja to daudz zināšanā tādu klasu man viens cits nevar ņemt. Visi no klases ir atteikušies un iedod klasi, 7. klasi, kur ir daudzoņas un tā tālāk. Un tad jaunais cilvēks meklē glābiņu pie kolēģiem. Un parasti vecie kolēģi ir tādi, vecākās paudzes kolēģi ir tādi, redzēs, kā te viņai ies, ja? Izķepurosies vai nē. Bet ne visi. Un tagad es satikos ar Solveigas māsu Margaritu. Teteri, viņa mācīja pārziņu, droši atceras viņu daudzi. Margaritu, viņa strādāja mūsu docēnu vidusskolā mācīja pārziņu. Un viņa bija tā, kas nekad neatraidīja, nekad nerājās, vienmēr pažēloja, pat samīļoja, un tāpēc es ieinteresējos par pašu Solveigu, jo viņa bija Margaritas māsa. Lūk, kad atnāca uz biblioteku, un ka Solveiga tur datoru bija uzrakstījis jau, ja? Tad Solveiga uzrakstījusi šos romānus vienu Ilzi. Lūk, un viņa iedeva man kā izlabot kļūdas, ja? Un es tādā visā nopietnībā vienu vakaru, kad laika bija paņēmu zīmolu, un es tagad briesmīgi labošu. Es izlasīju kā vienu lapas puses, kur saķeksēju ar to zīmolu, ja kas tur bija, un tad es aizrāvos. Es izlasīju to vienā rāvienā, to Ilzi, aizmirsus, ka man tur kas jālabo. Ja? Tad es, protams, apsolījos labot, lai labi lasīt otrais, lai varētu izlabot, bet es biju tiešām, priecīga, ka man kaut kas tāds iedodas izlasīt. Tas bija vienkārši liels. Mums pārsteidza tas, ka valoda ir laba un raita, un pārsteidzoši ir sakritība ar tām vajadzībām, kādas šobrīd ir. Literatūra ir kļuvusi vieglāka daudz vieglāka šobrīd. Umeļniekos, piemēram, Kurts Māleri, protams, lasīja, tāpēc, ka tā ir viegla. Bet šajos laikos stīla ir ar to savu vieglumu, ka var arī par traģiskām lietām, par smagām lietām. Un
arī par vēsturi, ka var vieglā valodā lasīt tā, lai ir, lai nav apgrūtinoši, lai nav ļoti smagi, lai nav, faktiski, lai sižets ir tik interesants, ka tu traucies uz priekšu un blakus tu arī uzzini tam sižetam tādas vēsturiskas lietas. Tādā ziņā šī grāmata ir ar tādu mūsdienu vērtību. Mēs vērtējam, ka par Latvijas teritorijā dzīvojošiem cilvēkiem, jo toreiz jau vēl Latvija kā tāda nebija nodibināta. Mums ir tā kā pārsteigums, ka var arī tā saistoši uzrakstīt, un mēs pieņemam, ka jauniem cilvēkiem jādod testēšanai šī grāmata, kā viņiem iet lasīt šis romāns vai garstāsts, vai kā mēs viņu varētu nosaukt, jo mēs jau gribētu, lai jaunie cilvēki uzzina par tām lietām. Vecākai paaudzei te lasīt par, daudz kas ir tā kā, liekas, ka vecmāmiņa mums stāstītu. Tāda sajūta ir tā kā par tiem seniem laikiem.